Šodien mēs izpakosim mana boyfrienda dzimšanas dienas dāvanu man. Man nesen bija dzimšanas diena, un šī ir viņa dāvana. Es esmu tik priecīga. Waldhausen drošības kāpšļi. Paciņa izskatās šādi. Šādi. Ļoti, ļoti skaisti. Ņemsim ārā. Es esmu tik priecīga. Kāpēc tik skaisti? Wow, cik smuka krāsa. Nenormāli forši. Viņa ir tik stingri, tik kvalitatīvi, arī smagi. Šī nav reklāma. Waldhausens man nesponsorēs, vienkārši vai padalīties. Wow! Es esmu tik priecīga. Kas ir šis augšā? To var noņemt. Man jau likās. Kas vispār ir kāpslas? Varbūt kāds vispār nesaprot, ko es tagad turu rokās. Tātad tā ir tā lietiņa, kur mēs kā jātnieki liekam kāju iekšā. Tātad šeit mēs balstamies uz šīs te virsmas, kas vispār ir superīga. Paskaties, cik viņa ir plakana. Nopietni. Un tātad šeit mēs liekam kāju un ņājam uz zirga. Un ja kaut kas notiek un mēs krītam no zirga, pieņemsim, tā kāja var iziet ārā. Jo iedomājieties, ja šis netaisītos vaļā, tā kāja varētu kaut kā iesprūst. Piemēram, šādi vai šādi. Un es iedomājieties, ja jūs nokrītat no zirga un jūs velk līdz šis te kāps. Es domāju, ka visi varbūt internetā ir redzējuši video briesmu stāstus, kur cilvēki vienkārši samīst, zirgs samīca ar pakaļkājām, jo viņš vienkārši velk viņu līdzi. Briesmīga situācija, nekad negribētu vispār par to iedomāties un iztēloties, ka es varētu būt tādā situācijā. Tāpēc paldies manam brīnišķīgam boyfriendam, kurš man uzdāvināja šos te kāpslīšus, ka es vienmēr būšu drošībā un tā kāja man izslīdēs ārā. Nenormāli forši, ļoti skaists logo Waldhausen vēl virsū. Brīnišķīgi kāpši. Paldies, Zeķīt!